vai tu atceries to reizi, kad es caur balonu izdūru tādu irbulīti un tas nepārstrāga? Tas bija ļoti labs eksperiments, es toreiz zaudēju derībās. Jā, tu zaudēji derībās. Bet vai tu gribētu redzēt vēl vienu eksperimentu ar naglām un baloniem, bet šoreiz vēl trakāku? Protams, ka es gribētu redzēt. Jā? Labi, es esmu sagatavojis šodien kaut ko īpašu, par cik šis ir mūsu šī gada pēdējais raidījums. Es esmu sagatavojis ļoti daudz naglas, redziet? Īstas, asas naglas, kurš grib pārbaudīt? Pieskarieties. Ir asas galīgi, ja? Aiziet padot savējiem pārbaudīt, ka tās tiešām ir asas. Uzmanīgi, nesaduraties. Nu labi, ko tu taisiet darīt ar šīm naglām, man nav nejausmas. Pirmām kārtām, šādi mēs arī katrs mājās varam uztaisīt. Izdurvjam daudz caurumiņus, saliekam iekšā naglas, mums sanāk apsies kāds naglu galdiņš, ja? Es pat teiktu, ka tāds glezniņa, naglu glezniņa. Jā. Nu ko, un tagad, paņemsim balonu. Paņemsim riktīgi lielu, ja? Labi. Tā, un skatāmies, kas tagad notiksies. Ja mēs uliksim balonu virsū. Skatieties, viņš vispār neplīst. Kāpēc? Apskaties, lietas kā gribi, viņš vispār neplīst. Man bail. Nu, apskaties, neplīst. Kāpēc? Jā? Viņš neplīst, tieši atnāc pamēģināt. Kā tev sauc? Ārons. Nu, spied, cik ir spēka. Nu, tu esi stiprs vai neesi? Spied. Prāts! Mālāks, Āron. Puisis pat nespēja pārspridzināt. Varbūt kāds no bērniem zina, kāpēc viņš nesprākst? Tāpēc, jo tad, kad ir viena nagla, tad viņam ir tāds tā kā caurums, bet tā kā viņas ir viss, tad nesprākst, jo viņas ir tāds tā kā spilvens. Kā tevi sauc? Tā kā Kristers mums stāstīja, kad ir viena nagla, tad viņi ir asa. Bet ja viņas ir kopā, tad uz visām tas svars sadalās. Un tad sanāk, kad uz to naglu ir ļoti mazs spiediens virsū. Un tāpēc viņi arī nesprākst. Ja, protams, ja ļoti spiediens, patreiz nesprākst. Tu saprati? Laikam saprati. Ja tu vēl pavisam nesapratusi, tad mēs pamēģināsim šo pašu lietu, bet vēl nopietnāk. Gribat bērnu, uzsēdināsim Māru uz naglu krēslu? Reku, Māra, es no cēsīm atvedu īstu naglu krēslu, apskaties. Apskaties, te ir pilns ar naglām, apskaties, cik te ir ļoti daudz naglu. Nu, esi gatava apsēsties? Man tas tiešām ir jādara. Aiziet, Māra, mēģinām, atbalstam Māru. Apskaties. Diezgan ērti pasēdēšana, nekāda vaina. Uz naglām. Kurš vēl grib pamēģināt uz naglām? Pasēdēt, paņemsim kādu meiteni. Nu, pārbaudi, vai ir asa vai nav pārbaudi. Ir asa, nu mēģina apsēsties. Nepārsprāgi. Nepārsprāgi. Nu, kurš vēl grib pamēģināt? Varbūt tāds puisis ir sprākstošs. Nu, mēģini. Stiprāks. Nu, un tā ir tā palēkā? Nav nekā? Nesāp? Nu, re, lūk, Māra, apsies kādi brīnumainas lietas var izdarīt ar naglām un baloniem. Es nemaz to nezināju. Es tagad mājās tādu krēslu pirkšu un visus savus ciemiņus es tā sēdināšu.